Esiet sveicināti jaunajā 2019. gadā un tā pirmajā raidījumā Nedēļa Smiltenes novadā. Un šajā reizē skatieties! Atklājot daudzdzīvokļu māju, Smiltenes novadā paplašina dzīvojamo fondu. Kā 2018. gadu vērtē Smiltenes novada ļaudis. Savukārt raidījuma otrajā daļā viesosies Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gīns Kukainis un saruna būs par aizvadīto 2018. gadu. Nu pat aizvadījām gadu mīju iesācies 2019. gads. Dzīve ir ierastajā ritmā, jāturpina jau iesākti darbi un jāplāno jauni. Atskatoties uz 2018. gadu, Smiltenē tas noslēdzās ar kādu pabeigtu būvniecības objektu, proti svinīgi atklājot daudzdzīvokļu māju Daugavas ielā. Smiltenes pilsētā 2018. gads noslēdzās ar īpašu un nozīmīgu notikumu. Piedaloties Smiltenes novada pašvaldības būvdarbu veicēju un Sijā Smiltenes NKUP pārstāvjiem, svinīgi atklāja daudzdzīvokļu ēku Daugavas ielā. Ir pienācis laiks šīs te ēkas nodošanai eksploatācijā. Gribu pateikt paldies, protams, visiem, kas ir iesaistīti šī te projekta īstenošanā, sākot no idejām, beidzot ar reāliem darbiem. Nepilnus 2 gadus ilgušais būvniecības process noslēdzās 2018. gada decembrī, kad ēku nodeva eksploatācijā. 2016. gadā tas viss sākās, kad mums novada dome pamatkapitālā piešķīra šai mājai līdzīgu graustu, tad tas mērķis bija Latvijas 100-gades gadā viņu uzbūvēt. Mēs to esam izdarījuši. Pirmkārt, jau pats galvenais iegūms ir, kad šeit ir sakārtota vieta, nav vairs krūmi, nav vairs te dažiem labiem, kur dzīvot, un šajā mājā plānots ir izmitināt tagad novadam vajadzīgos speciālistus, un lai mūsu uzņēmējiem būtu darba spēks. Daudzdzīvokļu mājā ir izbūvēti 24 jauni dzīvokļi, 8 vienistabas dzīvokļi, 8 divistabu un 8 trīsistabu dzīvokļi. Divistabu un trīsistabu dzīvokļiem ir izbūvēti balkoni, savukārt vienistabas dzīvokļi iegūši franču tipa balkonus. Katrā dzīvoklī ir iebūvēta virtuves iekārta. Doma bija tāda, kad ierodoties dzīvoklī īrniekam, viņam ir jānodrošina viss, kas plīts, cepešu plīts, tvaika nosūcējs, santehnika, viss, kas ir vajadzīga. Leduskapis katram pēc savas gaumas ir jāieliek pašam. Bet vispārējais šeit ir jau nodrošināts. Virtuvītes varbūt ir mazas, bet kādas mums te tās sienas bija, tādas arī bija. Tā kā mēs nevarējām īpaši nesošās sienas raut ārā un kaut ko baigi pārbūvēt. Tā kā mūsu nosacījums jau bija vecajā karkasā salikt iekšā maksimāli to, kas šeit iet. Katrā dzīvoklī mums ir individuālā siltuma uzskaita. Rekus skaitītājs parādīs, cik kurš dzīvoklis tērē siltumu. Tāpat ir arī siltajiem ūdenim un augstajiem ūdenim skaitītāji. Visi ir attālināti nolasāmi. Nevienam šeit nav nekādi skaitītāji rādītāji nebūs jānodod. Tāpat katram dzīvoklim ir atsevišķa slēdzama telpa pagrabstāvā. Būvdarbus veica Sijā Voltek. Kas varbūt bija tie tiešām lielākie izaicinājumi, ņemot vērā tomēr, ka šis bija padomju laika mantojums? Jā, tieši tā. Varbūt šis projekts kā tāds, kur uz vecā 30-gadīgā karkas, kurš jāpārtaisa par skaistu māju, tas nav tas pateicīgākais. Protams, ka visiem patīk no nulītes jaunbūves būvēt, kur viss ir skaidrs. Bija dažādi izaicinājumi, ir visādas bija tā panelīts šķīps, tas sieniņa šķīpa, kaut kas jāpastiprina, un tā tālāk, šur tur diezgan daudz. Bet no otras puses tas karkas bija diezgan labi saglabājies. Varbūt bija tās lielākās ķēpas bija, kad varbūt neviens dzīvoklis nebija
identisks, ja, visādi sīkumiņi, kas, varbūt lieku pārāk vairāk darba prasīja, ja, individuāli pieeja visam, bet nē, pa lielam viss bija ok. Pārvērtības ir milzīgas, jo, ja mēs atceramies, kāds šeit bija, tad šobrīd ir šajā ēkā salikts maksimālais tas, ko šodien mūsu tehnoloģijas, šīs dienas tehnoloģijas piedāvā, un vienīgais ierobežojošais faktors, pat nevienīgais, bija jau divi, arī nauda, bet jo mums bija jāskatās līdz, lai mēs nepārkāpjam pāri tirgus vērtībai. Mēs jau varam gribēt nezinu ko, bet atļauties varam to, ko varam atļauties. Nepabeigto daudzdzīvokļu ēku Smiltenes novada pašvaldība iegādājās 2015. gadā, lai veicinātu dzīvojamā fonda paplašināšanu un spētu nodrošināt novada uzņēmumu speciālistiem dzīves vietas. Kopējās ēkas būvniecības izmaksas ir 1 037 990 eiro. Meklējot finansējumu, kā šo māju, pa kādu naudu šo māju uzbūvēt, un jāsaka, ir liels paldies arī nepopulārajām deputātu kvotām, kur arī ir šajā mājā ir deputātu kvota, 200 000 Nacionālas apvienība deputātu kvota, un pašvaldības 172 000 finansējums, un pārējais ir Smiltenes NKOP kredīts, un no šīm 3 finansiālām komponentēm mums šobrīd ir sanācis lielisks rezultāts, kurā varēs dzīvot 24 ģimenes. Saņemot visus saskaņojumus no Finanšu ministrijas, SIA Smiltenes NKUP janvārī sagatavos izsoles noteikumus, lai jaunā māja pēc iespējas ātrāk varētu uzņemt savus pirmos īrniekus. Tās būs speciālistu ģimenes atbilstoši Smiltenes novada attīstības programmā noteiktajiem mērķiem. Plašāka informācija par īres tiesību piešķiršanu, noteikumiem, prasībām un plānotajām īres cenām būs publicēta Smiltenes novada, kā arī SIA NKUP mājaslapā. –12 mēneši, 52 nedēļas un 365 dienas. Tādās laika mērvienībās aizvadām gandrīz katru gadu, arī 2018. Lūkojām uzzināt, kādās domās par pagājušo gadu ir Smiltenes novada ļaudis. Jauna gada, jauna ceļa sākumā neviļus apdomājamies un izvērtējam aizvadīto laika periodu, kas paveikts vai mainījies. Tālāk mēs devāmies iztaujāt Smiltenes novada ļaudis par to, kāds viņuprāt ir bijis 2018. gads. Kā šķiet, kas nozīmīgs ir paveikts jūsuprāt Smiltenes novadā 2018. gadā? Smiltenes pilsētā pašā jau ļoti daudz, kas ir sakārtots. Es, piemēram, kā jaunā māmiņa, ļoti priecājos par parka teritorijas sakārtošanu. Ja? Tur ļoti daudz laika pavadīt gan ar bērniem, gan paši. Labs. Ar ko labs? Visādi veselības pasākumi bija, kur pati piedalījos. Jogā, visādi pasākumi bija. Skaists gads. Izjūtu, ka pilsēta kļūst dikti skaista un pozitīvi noskaņota. Man tas galvenais. Kādi tādi lielas celtnes un uzbūvēt lielā māja, tas ir tā populāri, jā. Bet man tā liekas, visa kopumā pilsēta kļūst daudz skaistāka un pozitīvāk noskaņojuma. Man liekas, ka daudz kas uzlabots ir, skaistas vietas ierīkots ir pie ezera. Vecais parks jūs domājat? Arī parks, jā, un ielas ir tomēr atjaunotas. Kā tev šķiet, kāds tas gads bija? Labs gads, kaut kas jauns piedzīvoju, sāku mācīties jaunā skolā, tāpēc Smiltenē. Forši pagāja, viss veiksmīgi. Vai jūti arī pašā pilsētā kādas izmaiņas? Jā, redzēju, tagad Ziemassvētkos bija šādi rotājumi, tie rotājumi, kas tur bija. Jā. Un kā šķiet, kā kopumā darbi paveikti iepriekšējā gadā šeit novadā? Smuki jau viss ir, tagad viss izdarīts, es domāju, priekš Smiltenes. Kopumā uzrunātie ļaudis ar dzīvi Smiltenes novadā ir apmierināti. Un varbūt ir arī kāda vilšanās tomēr? Es esmu vairāk optimistisks cilvēks. Es tās vilšanās nekrāju un neskaitu. Grūti pateikt. Es nezinu, es uz to pozitīvo esmu noskaņota. Vai ir arī tomēr kāda vilšanās gadījusies arī? It kā nē.
Kā dzīvosim jaunajā gadā? Tas ir jautājums, ko katrs sev un viens otram uzdodam. Jaunā gada iestāšanās parasti saistās arī ar jaunām idejām, darbiem un notikumiem, ko vēl vajadzētu sasniegt un paveikt. Ko jūs gaidat no jaunā gada, no 2019. gada? Vairāk darbvietas. Un jums kā šķiet? Nezinu. Lai es attaisu ceļus, kuri staigāt ar ratiņā normāli. Vairāk tā kā par ceļu tīrību, ja? Ietvju tīrību. Jā. Ceļu sakārtošana. Viennozīmīgi ceļu sakārtošana. Joprojām sāpīgs jautājums. Sāpīgs jautājums. Arī pašā pilsētā ielas, arī trotuāri. Jā. Ir atsevišķi posmi, kas tā kā prasās vēl. Ar ratiņiem to ļoti labi var pamanīt. Skaidrs, jā. Jo jūs ikdienā ar kājām pārvietojas. Tas ir aktuāli, jā. Ko gaidat no jaunā 2019. gada? Kur būtu jāpadomā, jāpiestrādā kaut kas, nu, tomēr gan jau ir kādas aktuālas lietas? Priežielu. Labi, tas tīri mājas mums taisa, uzlabo šo te ūdens apgādi un iela pašlaik ir briesmīgi, bet tas pārējošs process, bet to es katru dienu redzu. Es nezinu. Kā, neko negaidu. Ceru varbūt ceļus labākus kaut kur. Manu meža ielu. Tā kā prasītos pielikt kādu roku, ja? Jā, tur ir krimināls viņš. Jaunajā 2019. gadā vēlams smelties spēku padarītajā, iedvesmot un atbalstīt vienam otru, būt apņēmības pilniem, piepildīt sapņus un īstenot savus mērķus. – 2018. gads ir noslēdzies, rīt jaunā 2019. gada pirmās dienas. Lai atskatītos, kāds aizvadītais gads ir bijis Smiltenes novadā, uz sarunu esam uzaicinājuši Smiltenes novada domes priekšsēdētāju Gintu Kukaini. Labvakar! Labvakar! Kārtējais gads Smiltenes novadā ir aizskrējis nemanot, var teikt, vējas pārniem kā parasti. Visas Latvijas kontekstā šis gads ir bijis nozīmīgs ar to, jo mēs Latvijai svinējām 100 gadu jubileju. Kā jūs raksturotu 2018. gadu? Kāds tas bija Smiltenes novadā? Man būtu jāsaka līdzīgi, tāpat kā jūs jau teicāt, kad gads ir aizskrējis vējas pārniem un tā sajūta nepamet, ka katru gadu, katrs nākamais gads sāk skriet ātrāk. Nu, protams, šis 18. gads bija piesātināts arī ar 100 gadus pasākumiem ļoti daudzās Latvijas novados, galvaspilsētā, gan arī pie mums novadā notika daudz pasākumu, kas bija par godu Latvijas 100-gadēju un pasākumu, uz kuriem bija jādodās. Un līdz ar to arī tā paralēli tām aktivitātēm, kas katrā novadā notiek, nu, tā aktivitāte bija ļoti liela. Man mazliet vēl sanāca tāda papildus, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, došanās ar Latvijas pašvaldības savienības amatu ar pienākumu pildīšanu, tad īpaši daudz bija pasākumu, kur bija jābūt. Jā. Bet kāds tas vērtējums būtu tam gadam, tāds kopsavilkums? Jā, jūs katru gadu šo jautājumu jautājat, un tad es vienmēr atbildēju 7, 8. Kāda atzīme šogad? Un es tādu stabilu astotnieku gribētu Smiltenes novadam likt par iepriekšējo gadu, jo, kā parasti, nekas nav perfekts, un vienmēr ir bijuši kaut kādas kļūdas, ir bijuši kaut kādas vilcināšanās, ir bijuši kaut kas neprognozēts, gads ir bijis pietiekami interesants dažādiem notikumiem, dažādiem situāciju pavērsieniem, bet tā kopumā tas astotnieks būtu vietā, lai teiktu par iepriekšējo gadu. Un vienlaicīgi arī astotnieks ir tāda zināma bezgalības zīme, ko gribētos iezīmēt nākotnē, lai tie uzsāktie darbi, uzsāktās lietas, lai arī tādā bezgalībā un tādā ilgmūžībā būtu gan mūsu Smiltenes novadam, gan arī mūsu valstī kopumā. Un lai vienmēr ir arī tā kā uz ko tiekties. Saglabājot šo īpašību kaut kur tiekties un pašiem sevi varbūt arī ar tādiem jauniem izaicinājumiem vilināt un pēc tam sajust to gandarījumu, ko nozīmē, ka tu viņus esi sasniedzis un piepildījis.
2018. gads kopumā ir bijis gan ļoti piepildīts, gan notikumi, gan darbi dažādi, bet par ko ir bijis vislielākais gandarījums un prieks? Man vislielākais gandarījums ir par cilvēkiem. Par tiem cilvēkiem, ar kuriem man ikdienā sanāk strādāt, ar tiem, uz kuriem es varu paļauties, uz kuru darba augļus mēs pēc tam Smiltenē pilsētā, gan mūsu novada teritorijā varam izjust. Un tas man 18. gads vislielākais gandarījums ir par cilvēkiem, kuri ir tieši tie, kas ir tos mūsu lielākos darbus, mūsu lielākos projektus, mūsu izaicinājumus un mūsu tās aktivitātes neskaitāmās ir bijuši tie, kas ir cenšies viņus īstenot. Jo es arī mūsu darbiniekiem teicu paldies par to, par to, ko viņi dara, ka viņi sajūt Smiltenes novadu tieši tā, kā viņi to sajūt, un viņi cenšas katru to lietu, savu to atbildības sfēru izdarīt no labākās sirdsapziņas. Un kopumā tas mūs visus virza uz priekšu, un mēs varam būt apmierināti par sasniegto un izvērtēt to, kas varbūt mums nav izdevies un ko mēs varētu darīt savādāk, lai paveiktu. Ko var uzskatīt par tādiem lielākiem izaicinājumiem, kas tiešām vairāk piepūli prasīja enerģiju un varbūt arī kādu nervu šūnu? Jā, tas vai nervu šūnu, vai varbūt kādu baltāk iekrāsotu matu. Īpaši varbūt kādu vienu man būtu grūti izcelt to lietu. Gribētu iezīmēt vairākas, protams, tās ļoti daudzās projektu aktivitātes, kas mums šobrīd ir. Tas ir ļoti labs virziens un ko gribētu izcelt, kas man arī personīgi ļoti simpatizē, ka mēs esam spējuši darīt un virzīt uz priekšu lietas, kas ir tādas lielās fundamentālās infrastruktūras lietas, kas nav vienkārši kaut kāda celtne, kuru mēs pēc tam dabūjam eksploatēt un par to maksāt no nodokļu maksātāju naudas, bet mēs cenšamies izdarīt tās infrastruktūras lietas, kas nākotnē, viņām ir jānes atdevi. Viņām ir jānes atdevi, lai ik viens tas uzņēmējs, kurš pie šīs infrastruktūras tūmā esot izjustu šo labumu, justos komfortabli, varētu paplašināties, iet uz priekšu, līdz ar to ik viens sabiedrības loceklis arī var izbaudīt to sakārtoto infrastruktūru, un mēs tādām nākotnes cerībām, ka tas mums nāks kā tāds pozitīvs atsitiens atpakaļ. Manuprāt, vai arī pērnajā gadā nebija tāds izaicinājums arī tas fakts, kad kopumā pašvaldībā aktuāli bija 50 projekti un bija jāapgūst diezgan liels šis finansējums, 10 miljoni, vai tas arī nebija izaicinājums paveikt gan šos projektus, darbus? Protams, ir kas turpinās, kas ir iesākti, bet tas arī vai nebija liels izaicinājums? Tas skaidrs, ka tas ir izaicinājums gan 18. gadā, gan šobrīd mums arī 19. gadā, jo līdzīgi iepriekšējos gadus, kad mēs runājām un teicām tos virzienus, uz ko mēs pat labāk neejam, uz ko mēs gatavojamies, tad tagad ir pienācis tas laiks, kad mums tas pats, to, ko mēs plānojām, ka mums tas ir jānorealizē. Un tas apjoms ir pietiekami liels, un tās ir 20 ielas Smiltenes pilsētā, tie ir 12, gan šobrīd procesā 12 lauku ceļi, ja, vienlaicīgi daudzdzīvokļu māja, tribīņu ēkas būvniecība, vecais parks, pagastos dažādi laukums, izbūves un melorācijas projekti. Un, tas viss tāpat tajā projektu tabulā mums raugoties bija krietni virs 50. tie projekti dažādi izmēri. Ja mēs vēl skaitām veselības veicināšanas projektus, kur arī sabiedrības daļa ļoti liela iesaistījās un tāda laba apmeklētība, tas nozīmē to, ka šādas iniciatīvas ir vajadzīgas un šādi projekti, cilvēkiem viņi patīk un cilvēki viņos iet un iesaistās. Bet, ja jūs tā īpaši akcentējot, tad man šķiet priekš Smiltenes kopumā vēl ļoti būtisks projekts ir Smiltenes vidusskolas projekts, par kuru man ir liels prieks, ka viņš ir sācies. Mēs jau esam pirmās kaut kādas daļas jau realizējuši.
turpināsim tūlīt ar dienesta viesnīcas būvniecību un mācību korpusa celtniecību. Un, nu, jebkurā gadījumā šī infrastruktūra, kura būs mūsu jauniešiem, mūsu bērniem, kur viņi varēs iet un mācīties, nu, tā ļoti gribās, lai viņa ir tāda pienācīgi atbilstoša mūsdienām un, protams, ar atbilstošu saturu. Cik tālu varbūt virzās šis projekts? Jūs pieminējāt būvniecību, ir kādi termiņi, datumi nolikti, kā ir tā situācija? Jā, var teikt līdzīgi, tāpat kā ar visiem pārējiem projektiem, mēs pietiekami strikti šajos jautājumos cenšamies strādāt. Viss iet tādā daudz maz noteiktajā plānā mūsu. Jūs redzējāt, ir tie demontāžas darbi veikti un ir jau izbūvēti sporta laukumi un ir noslēgšanās stadijā šobrīd iepirkums par dienesta viesnīcu, tā kā jau varēsim katru brīdi pie atbilstošiem laikapstākļiem uzsākt darbus. Tā kā tas process ir tādā labā progresā. Ceram, ka 19. gada vasara mums ap Smiltenes vidusskolas ēku doktorēlā iezīmēsies kā tāds patīkams objekts, kur ļoti daudz kas jauns un skaists mums taps. Līdzīgi kā tas šajā gadā bija pie futbola laukuma, pie mūsu stadiona un daudzdzīvokļu ēka, kur tās divas celtnes, kuras mēs iespējām šajā gadā uzbūvēt. Tā daļa nozīmīgi objekti gan Smiltenes pilsētai, gan mūsu novadam. Vēl pērnējā gadā sabiedrībā plašas diskusijas izraisīja projekts, kas paredz vērienīgas izmaiņas pašā pilsētas centrā, proti Baznīcas laukumā. Kāda ir virzība, šī projekta virzība? Jā, diskusijas bija ļoti daudz sabiedrības viedokļu un patīkami šo jautājumu dzirdēt, ka sabiedrībai interesē šis jautājums, jo es arī ikdienā saskaros, ka cilvēki man pārjautā, Ginta, klausies, tad ejam uz priekšu šajā projektā, speram drosmīgus soļus un ejam, un tā ir tāda pozitīva sajūta, ka tu dzirdi, kad kāds no sabiedrības to pauž. Mums ir izvērtēšanas stadijā iepirkums par jau būvniecības darbiem, ir mums būvnieka piedāvājums. Jāsaka, gan šobrīd mūs neapmierina īsti tas piedāvājuma summa, mūs neapmierina, jo līdz šim visos iepriekšējos iepirkumos mēs esam spējuši iekļauties plānotajā budžetā, kādu mēs esam plānojuši, un gala rezultātā iepriekšējā gadā visus objektus noslēgt, iekļaujoties paredzētajā līguma summā, plus vēl pat rodot ekonomiju procesa laikā, kas ir tāds, man liekas, varam teikt paldies mūsu iesaistītajiem cilvēkiem, kas pietiekami aktīvi un tā zinoši strādā uz jautājumiem, lai mūsu projekti tiktu izbūvēti kvalitatīvi, atbilstoši mūsdienu prasībām, un mēs pēc tam, mums nebūtu pēc tam jākož pirkstos par to, ka mēs kaut kur būtu par kaut ko pārmaksājuši vai saņēmuši kaut ko nekvalitatīvu. Un Baznīcas laukuma projektā šajā gadījumā, tāpēc mēs esam tādu mazliet nogaidošu pozīciju ieņēmuši un pārdomājam, ko mums īsti kā labāk darīt, jo skaidrs, ka šobrīd tieši ielu būvniecībā, ceļu būvniecībā ir tāds sasniegta virsotne tieši cenās, cenu piedāvājumos, un to mēs šobrīd arī šajā iesniegtajā projektā jūtam. Līdz ar to, es domāju, sakarā ar jau sastādot 19. gada budžetu, līdz galam mēs pavērtēsim, vai mēs ejam uz priekšu 19. gadā, vai mēs iesim uz priekšu 20. vai 21. gadā. Jo laika rāmis mums konkrētajam projektam šobrīd atļauj. Es personīgi liecos domāt, ka mums būtu jāpanalizē un jāpaskatās, un ja mums būtu iespēja saņemt lētāku piedāvājumu, tad tas noteikti būtu jāizmanto. Vienkārši jāizmanto iespēju nogaidīt, varbūt arī. Jā, iespējams, jo šobrīd tas šajā sektorā kopumā ir ļoti piesātināts tirgus, un es domāju, mūsu visu kopējās interesēs nav pārmaksāt par šo projektu. Jūs jau pieskārāties jaunajam 2019. gadam, šobrīd notiek aktīva budžeta sastādīšana. Kā virzās process? Jā, mums ir budžeta slēgums 18. gadam un esam noslēguši veiksmīgi, līdzīgi tāpat kā visus iepriekšējos gadus.
Un jau faktiski tādā noslēguma fāzē mums ir 19. gada budžeta plānošana. Esam daudz aktivitātes plānojuši, atkal viena ir tie iesāktie projekti, viens atkal tās lietas, kuras mēs esam iecerējuši kopumā veikt. Nu, visticamāk, kad februārī mēs jau varēsim apstiprināt mūsu pašvaldības budžetu. Vai to neietekmēs nekādīgi tas fakts, ka tomēr vēl nav apstiprināta valdība un arī valsts budžets nav? Jā, es ļoti ceru, ka neietekmēs, jo mēs noteikti virzīsim uz priekšu budžeta apstiprināšanu, ja arī valdība neapstiprinās laicīgi, jo pašvaldībai tādas tiesības ir apstiprināt budžetu arī ātrāk. Rekomendējoši ir 2 mēneši pēc valsts budžeta apstiprināšanas, bet ja tā situācija šobrīd ar valdības veidošanu ir tāda diezgan, domāju, grūti pat atrast pareizos vārdus, kā to tagad nosaukt, jo procesi ministrijās, iestādēs, viņi gribam vai negribam, viņi tomēr bremzējās. Un nav tādas noteiktības un stingras tādas virzības, nav skaidrības arī šajās ministrijās. Līdz ar to mēs katrā ziņā ar savu budžeta apstiprināšanu virzīsimies uz priekšu. Ja arī nebūs valsts apstiprinājusi, mēs tāpat savu budžetu stiprināsim. Un tad, ja gadījumā viņi pieņems kaut kādas izmaiņas attiecībā uz pašvaldībām, tad mēs vēlreiz pārstiprināsim savu budžetu atbilstoši tām izmaiņām. Labi, paldies jums par sarunu. Paldies par informāciju un atgādināšu, ka šajā reizē pie mums viesojās Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gins Kukainis. Un raidījuma noslēgumā neliela informācija. 15. janvārī 15. Smiltenes novada bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļā notiks klūgu meistara Ineša Bruņinieka darbu izstādes Brīvības garša atklāšana. Atklāšanas pasākumā būs iespēja uzzināt vairāk par šī senā amata prasmi. Izstāde būs skatāma no 15. janvāra līdz 15. februārim. Ar šo vēsti mūsu šī gada pirmais raidījums ir izskanējis. Uz tikšanos kā allaž pēc nedēļas. Visu labu!